turpinot sarunu par mūsu augstskolām, par mūsu augstskolu bēdīgo stāvokli, nākas pievērsties likumdošanai. Jo noteikti viens no galveniem un iespējams, ka pat galvenais iemesls visām mūsu nelaimēm ir likumdošanas pseidoliberālisms. Mēs ļoti labi zinām, ka dabā ir zināma kārtība. Un īpaši zināma kārtība ir, ja mēs pievēršamies dabas atsevišķiem procesiem, piemēram, ievietojam kaut kādos zooloģiskajos dārzos putnus, dzīvniekus. Un mēs ļoti labi zinām, ka dzīvniekus, kuri ir pieradināti, kurus mēs esam pieradinājuši, ka šos dzīvniekus nedrīkst momentā, laist brīvībā, dot viņiem brīvību, jo viņi nepratīs, izdzīvot šajā brīvībā, jo viņi ir pieraduši dzīvot ierobežotā telpā pie noteiktiem jau, apstākļiem. Mēs zinām, ka tas ir liels grēks pieradināt dzīvnieku, atstāt savaļā. Tas pats attiecas arī uz cilvēkiem. Uz atsevišķām tautām, atsevišķu, zemju iedzīvotājiem. Jo nedrīkst vienā dienā vai, vienā naktī, nākamajā dienā uz brokastu laiku dot tādiem cilvēkiem brīvību, neatkarību, valstisko neatkarību un tam līdzīgi, kuri faktiski nekad nav dzīvojuši neatkarīgā valstī, savā valstī, kuri nav nekad, izbaudījuši to, ko nozīmē dzīvot patstāvīgi. Tas attiecas arī, kā jau es teicu, uz cilvēkiem. Šajā ziņā Eiropas vēsturē ļoti drūmi piemēri ir 20. gadsimta vidū, kad Eiropas valstis deva brīvību savām kolonijām, Āfrikā un citur. Klasisks piemērs speciālajā literatūrā ir Kongo, kad 1960. gadā Beļģija Kongo iedeva brīvību burtiski, vienā naktī, un pateicot Kongo iedzīvotājiem, ka nākamajā dienā jūs esat brīvi, jūs varat veidot savu valsti. Beļģijas pieredzi uzskata par noziegumu, par sava veida noziegumu pret cilvēci faktiski. Kādēļ noziegums? Tādēļ, ka viņi iedeva brīvību tādai tautai, kura faktiski nebija gatava saņemt šo brīvību, izmantot šo brīvību. No Kongo ir liela valsts, tur ir daudz miljonu cilvēku, dzīvoja arī tajā laikā tagad. No 1960. gadā no Kongo vietējiem iedzīvotājiem tikai 30 cilvēkiem bija augstākā izglītība. 30 cilvēkiem. Lai pārvaldītu šo lielo valsti, vajadzēja vismaz 4000 cilvēku ar augstāko izglītību. Mēs zinām, kas notika pēc tam Kongo un kas notika arī līdzīgās citās valstīs, kurām iedeva brīvību nesagatavotā vidē. Tā kā rīkojās Beļģija, tā, protams, ne visas valstis rīkojās. Daudzas valstis, dodot savām bijušajām kolonijām brīvību, izvēlējās pārejas periodu. Viss tas notika pakāpeniski, sagatavojot kadrus un tā tālāk, sagatavojot politisko vidi un tam līdzīgi. Tas pats attiecas arī uz izglītību. Noteikti viena no lielākām nelaimēm bija spēlēšanās ar brīvību, sākot jau no 90. gadiem pie mums, pēc PSRS sabrukuma, izveidojot pirmo neatkarīgās Latvijas valdību, izvēloties pirmo ministru un tā tālāk. Spēlēšanās ar brīvību. Augstskolu jomā šī spēlēšanās notiek divos virzienos. Tā saucamā akadēmiskā brīvība un augstskolu autonomija. Mūs interesē abi virzieni, taču pirmkārt un galvenokārt nākas runāt par augstskolu autonomiju. Kas ir augstskolu autonomija? Atdarinot rietumu valstis, rietumu civilizācijā sastopamo augstskolu autonomiju,
Mēs arī vēlējamies kļūt līdzīgi viņiem, dot savām augstskolām autonomiju. Kas ir augstskola autonomija? Augstskola autonomija faktiski ir tik tiešām autonomija, kad augstskolas nosaka savu dzīvi, universitātes nosaka savu dzīvi 100%. Ir, protams, valstīs likumi, kas attiecās uz zinātni, uz augstāko izglītību, uz izglītību vispār, taču universitātes tik tiešām bauda ļoti lielu autonomiju. Universitātes Eiropā to izkaroja gadsimtiem ilgi, jau no viduslaikiem un pat agrāk, izkaroja jau no pašiem, kā teikt, sākumiem, jau gadīs 1000 gadu ilgā periodā, izkaroja šo autonomiju, un šī autonomija tiek dota, un universitātes ar to lepojas. Mēs arī devām, kā teikt, autonomiju mūsu augstskolām. Taču mūsu autonomija, mūsu augstskolām ir tas pats, ko izdarīja Beļģi, Kongo un tam līdzīgi. Jo nevar dot autonomiju cilvēkiem, kuri vispār neprot to izmantot. Jo kas ir autonomija? Autonomija ir tas pats, kas brīvība. Kas ir brīvība? Brīvība tā ir milzīga atbildība. Milzīga atbildība. Brīvība tā ir ļoti, ļoti liela atbildība. Šajā sakarā var citēt ļoti daudzus gudrus cilvēkus, viņu izteikumus par brīvības un atbildības saistību. Valsts faktiski, Latvijas Republika faktiski zaudēja kontroli par augstskolām, zaudēja kontroli. Atdeva, kā teikt, šo autonomiju cilvēkiem, kurus faktiski vajadzēja kontrolēt. Viņus vajadzēja ne tikai kontrolēt, bet viņiem vajadzēja arī palīdzēt. Autonomiju var izmantot tīri nekompetenti, kā teikt, nezinot un tā tālāk, bez pieredzes, taču autonomiju var izmantot arī ļaunprātīgi. Man bija gods savā laikā tikties samērā bieži ar mūsu pirmo izglītības ministru Andru Piebalgu. Katru reizi viņš žēlojās. Mēs tikāmies vairāk vai mazāk neformālāk, kā teikt, tādā vidē un apstākļos. Katru reizi viņš žēlojās, ka viņš neko nevar izdarīt Latvijas universitātes rektoram, kurš ir jau tūlīt pašā sākumā sev uztaisījis vislielāko algu Latvijā. Šis kungs, rektora kungs, bija, kā teikt, izmantojot autonomiju, bija uztaisījis sev daudz lielāku algu nekā valsts prezidentam, premjerministriem un citiem. Viņam bija, kā Piebalgs bija noskaidrojis, lielākā alga Latvijā. Mēs zinām arī nesen no publicētās informācijas, kādas algas ir mūsu rektoriem. Kāds algas ir mūsu rektoriem. Tā jau, saprotams, ir ļaunprātīga izmantošana. Ļaunprātīga izmantošana šīs augstskolu autonomijas izmantošana. Kas vēl notika? Protams, ļoti nepamatoti un ļoti nepārdomāti privāta augstskolu darbība tika pārvērsta par biznesu, dodot iespēju jebkuram faktiski veidot augstskolu kā biznesa struktūru. Augstskolas kļuva par privātā biznesa, kā teikt, tādu veidu, un tas arī ir viens no galveniem iemesliem, kādēļ mēs esam nonākuši strupceļā. Šodien analizējot situāciju, tā faktiski tā pa īstam nemaz nav skaidrs, kas ir noticis, vai tas ir noticis apzināti muļķības dēļ, vai tas ir noticis vadāmā hausa dēļ, jo šodien ir zināms, un citās valstīs pat atklāti deputāti runā, ka mums izglītība ir jāveido ļoti primitīva. Man šeit ir Žiridovska izteikumi, Krievijas domas deputāta izteikumi, ka sakarā ar jaunā izglītības likuma pieņemšanu, ka mēs nedrīkstam veidot labu izglītību, citādi mūs tūlītās nomainīs, nāks jauna paudze, talantīgāka, protams, mēs zaudēsim varu un tam līdzīgi. Ir arī, kā teikt, tādas lietas, kas ir notikušas apzināti vadāmā hausa ietekmē. Taču ir arī muļķības un ir arī noteikti ļaunprātība. 2005. gada aprīlī Izraela notiesāja Abramu Evensu Hānu.
Abrams Evans Hāns ir cilvēks, kurš vadīja Izrēlā firmu, kurā saistībā ar Latvijas universitāti tirgoja Izrēlā diplomus. Jau no 1996. gada līdz 2003. gadam Izrēlā darbojas Latvijas universitātes filiāli, un kas radīja milzīgu satraukumu Izraēlas valdošajās aprindās un tika pieņemti vēri, jo viņi saprata, ka tas ir kaut kāds sava veida bizness, ka tiek pirkti Latvijas universitātes diplomi. Izraēla notiesāja savus firmas vadītāju. Tās firmas vadītāji, kas tirgoja Latvijas universitātes diplomu. Man nav nekāda informācija par to, un neesmu sastapies ar kaut kādu ziņu par to, ka Latvijā no Latvijas universitātes kāds būtu notiesāts vai vispār sodīts par šo, ka teikt, ļaunprātīgo augstskolas autonomijas izmantošanu. Mēs zinām, un arī, ka Latvijā šodien nav vienīgā bēdu zeme, ka arī Krievijā ir ļoti līdzīgs stāvoklis. Krievijā tāpatās ir izveidojusies, ka teikt, tāda ļoti nepatīkama aina augstākajā izglītībā, gan runājot par kvalitāti, gan runājot par zinātnes noslīdējumu, gan runājot par diplomu tirgošanu, pirkšanu un tam līdzīgi. Runājot par privātām augstskolām, par privāto augstskolu kvalitāti, par valsts augstskolām, par valsts augstskolu kvalitāti. Krievijā arī stāvoklis ir līdzīgs, taču atšķirībā no Latvijas, Krievija pēdējā laikā ļoti radikāli cenšas stāvokli izlabot. Stāvokli izlabot, izmainīt, un Krievija ir veikusi noteiktu analīzi, un šis ceļš, ko tagad dara Krievija, ļoti būtiski atšķiras no tā, kas notiek Latvijā. Latvijā arī ir centieni izmainīt situāciju, uzlabot stāvokli augstākajā izglītībā. Taču tie paņēmieni, tie virzieni, kas ir Latvijā, kā jau es teicu, ļoti būtiski atšķirās. Pirmkārt un galvenokārt jau runājot par vērtējuma kritērijiem. Mēs tam veltījām pirmo video materiālu. Krievijā izvērtēja visas augstskolas vadoties no 5 kritērijiem. Mums šis skaitlis bija, ja nemaldos, 64, neatceros precīzi, idiotisks, faktiski pilnīgs absurds šo kritēriju izvēlē. Tālāk tūlītās tika noteiktas tās augstskolas konkrēti, kuras ir jālikvidē, ņemot vērā vērtējuma rezultātus. Atsevišķu monitoringu veica privātajām augstskolām. Mums viss ir sabāsts vienā maisā, gan koledžas, gan privātās, gan valsts augstskolas. Krievijā šīs lietas nodala un atsevišķu monitoringu izveidoja privātajām augstskolām. Krievijā pašlaik ir 446 privātās augstskolas un 661 filiāli. Un 502 valsts un 930 valsts filiālis. Latvijā ir 17 valsts un 18 privātās augstskolas. Krievijā tika konstatēts, ka 59% no privātām augstskolām nekur neder, ka viņas faktiski ir jāslēdz. Tālāk, ko vēl izdarīja Krievija? Krievijā pieņēma, lēmumu, ka rektoriem ir jādeklarē ienākumi. Jo Krievijā ir tāpatās rektors ar savu sievas māti, ar savu meitu, visu, valsts budžetu sadala savas ģimenes ietvaros. Problēmas ir ļoti, ļoti līdzīgas. Taču Krievijā pieņēma konkrētu mēru, kā ierobežot šo rektoru patvaļu. Kas vēl dažādu grādu, diplomu un zinātnisko grādu pirkšana, par ko Latvijā vispār pagaidām tiek klusēts, taču ir pilnīgi skaidrs, ka arī šī lieta pie mums attīstās noteiktā līmenī. Krievijā apcietināja augstākās atestācijas komisijas priekšsēdētāju, iecēla jaunu cilvēku. Krievijā pašlaik atņem diplomus tiem, kuri ir, ieguvuši viņus negodīgā ceļā. Krievijā apcietina prorektorus un dažādus, amatvīrus augstskolās par kukuļņemšanu. Valsts cenšas stingri kontrolēt procesu, kontrolēt šo lietu. Krievijā zinātniekiem, maksā vairāk, kuri atgriežas no ārzemēm.
atgriežas no ārzemēm. Mēs zinām, ka mums faktiski arī daudzi zinātnieki, ļoti daudz, es domāju, zinātnieki ir prom un strādā ārzemēs un vispār nav nekāds iemesls un stimuls, lai viņi atgrieztos savā valstī. Tālāk Krievijā maksā ļoti strikti pēdējā laikā vadošās universitātes pievēršas šai lietai. Maksā vairāk tiem pasniedzējiem, kuri gatavo publikācijas, proti nodarbojas ar zinātni. Mums visiem maksā vienādi. Es pats izjūtu to uz savas ādas, jo nekāda atšķirība nebija starp mani un tiem, kuri, es zinu, negatavoja publikācijas un vispār rakstīt, varētu teikt, tā droši pat neprot vairs. Tālāk Krievija rada iespējas labākajiem jauniešiem specializēties un iestāties un kā teikt, veido elitāru virzienu augstākajā izglītībā, kam, protams, ir ļoti, ļoti liela loma augstākās izglītības masovizācijas laikā. Nu, tas ir visjaunākais. Valsts premjerministra līmenī tika pieņemti mēri cīņai pret plaģiātismu. Kas ir, kā teikt, sastopams ļoti, ļoti plaši, es domāju, arī pie mums. Lai runātu par augstskolu, kā teikt, autonomiju un vispār to, ko vajadzētu darīt, manuprāt, pirmajā vietā mums ir jāpārskata mūsu likumdošana tieši no mūsu ministrijas iespējām kontrolēt, uzraudzīt, pāraudzīt procesu, augstākās izglītības procesu. Ieskatoties mūsu likumos, augstskolu likumā, stāvoklis ir diezgan jocīgs. Stāvoklis ir jocīgs. Pirmkārt un galvenokārt ir skaidrs, ka ministrijai nav nekādas iespējas. Ministrija var, kā teikt, tikai pāraudzīt šī likuma izpildi, kā teikts, 2. pantā. Ministrija pārauga šī likuma izpildi augstskolās. Pāraudzīt. Tas arī tāds jocīgs vārds ir, ko nozīmē pāraudzītien. Apraudzītiem, teiksim, pačamdīt vai dzemdēs un drīz, kā teikt, visu vai tam līdzīgi. Pāraudzītiem. Runājot par augstskolu autonomiju, kā teikt, ir atsevišķs pants, 4. pants ir augstskola autonomijai. 7. pants ir veltīts privātajām augstskolām. Runājot par privātām augtskolām, un to ir skaidrs, ka saskaņā ar mūsu likumiem privātās augstskolas neviens nevar slēgt Latvijā. Nav noteikts, ka teikt, 11. pantā ir teikts, ka lēmums par augstskolas likvidāciju pieņem tās dibinātāji. Tātad Baltijas starptautiskā akadēmija var darboties līdz pasaules galam, un neviens viņu faktiski saskaņā ar Latvijas likumiem nevar likvidēt. Tādēļ arī šīs firmas saimnieki atklāti ņirgājās par mūsu valsti, par ministriju, par visiem, kas cenšas kaut ko šajā ziņā iebilst. Likumdošanā mums ir tāda, ka arī ministrijas nolikums, ka ministrijai nav vispār nekādas tiesības un nekādas iespējas kaut ko darīt. Kas notiks turpmāk un kas, kā teikt, no kā ir atkarīga mūsu augstskolu nākotne? Nu, pirmkārt un galvenokārt, protams, no valsts gribas uzņemties kontroli un uzņemties atbildību par to, kas notiek. Pašlaik ir tāds iespējas, kā valdība un valsts nespēja un arī negrib uzņemties kontroli par to, kas notiek mūsu augstskolās, īpaši, kas notiek mūsu privātajās augstskolās. Valsts loma ir ļoti svarīga. Un šeit nav ko aizbildināties ar augstskolu autonomiju, ar augstskolu akadēmiju. Šeit mums vēl nav nekādas tiesības atsaukties uz rietumu pieredzi. Kā jau es teicu, rietumu valstis tās nav Beļģijas, kā teikt, bijušās kolonijas, Kongo un tam līdzīgi. Tās ir valstis, kuras dzīvo patstāvīgi gadu tūkstošiem ilgi, un viņiem ir pilnīgi citi priekšstati par universitātēm, par izglītību, par zinātni. Ir ļoti labi zināms, ka
Āzijas jaunās valstis, kuras pēc otrā pasaules kara ļoti strauji attīstījās: Ķīna, Hongkonga, Singapūra, Taivāna, Japāna, Dienvidkoreja. Šīs valstis attīstījās pateicoties augstskolu darbībai, pateicoties ļoti saprātīgai darbībai augstskolu jomā un zinātnes jomā, protams. Un šajā ziņā, analizējot šo valstu pieredzi, un ar to nodarbojas cilvēki, pašlaik Maskavā notiek ekonomikas augstskolā gadskārtējā lielā konference, 4 dienas viņi turpinās. Šīs konferences viena no tēmām ir cilvēciskais kapitāls, un tajā skaitā cilvēciskā kapitāla attīstība pateicoties izglītībai. Valsts modernizācija saistībā ar izglītību. Un Maskavā un ārzemju speciālisti ir izanalizējuši minēto Āzijas valstu pieredzi. Un secinājums ir tāds, ka panākumi ir gūti pateicoties tikai tam, ka ir spēcīga valsts un valdība, ar morālu, kā teikt, autoritāti un ar vēlēšanos kontrolēt, un, kā teikt, vadīt augstākās izglītības attīstību. Tas ir pirmais un svarīgākais priekšnoteikums, lai gūtu ekonomiskos panākumus, uzlabotu dzīvesveidu. Kas vēl ir ļoti interesanti šajās Āzijas valstīs, kā labākie absolventi, augstskolu absolventi iet strādāt uz valsts struktūrām. Mēs zinām, ka rietumu civilizācija ir pretēji pieredze, ka labāk aiziet uz privātām struktūrām. Kas vēl ir konstatējams Āzijas zemēs? Ka teikt, ir ļoti augsta attieksme pret izglītību pašā ģimenē. Tā viņiem ir tāda jau stabila tradīcija, kultūras tradīcija, ka ģimene ļoti atbildīgi izturas pret bērnu izglītību. Es zinu, kāds ir stāvoklis šajā ziņā Latvijā. Jau iepriekšējā video materiālā mēs par to runājām, ka vecāki nemaz neinteresējās, kas notiek ar viņu bērniem mūsu privātajās augstskolās. Viņi dod naudu bērnu izglītībai, taču viņiem faktiski nav nekāda interese par šīs izglītības kvalitāti, un viņi nemaz nesaprot, kas viss nozīmēja. Kas vēl ir svarīgi? Svarīgi ir par jauniešu perspektīvām runājot. Protams, par darbu, par iespējām atrast darbu pēc augstskolām. Un šajā ziņā mums arī ir diezgan nelaba tradīcija. Mums faktiski visu nosaka sakari, parteiskā piederība, nevis kvalifikācija. Labiem cilvēkiem bez sakariem, bez parteiskās piederības ir grūti atrast Latvijā darbu, jo šeit pirmajā vietā ir noteikti kaut kādi ģimeniski sakari un tam līdzīgi sakari. Un, protams, politiskā saistība ar kaut kādām politiskajām kliķiem. Paldies!